Mēs esam gatavi. Tātad, vai jums kādreiz bijusi problēma, ka jūs ejat ārā no mājas rudens laikā, un tur ir pavasara laikā, un tur ir tāda pēļa, milzīgi. Iespējams lielākā pēļa, kur tu esi redzējis. Vienkārši, ja jūs ietu cauri, jūs būtu slapi un pilnīgi. Bet mums ir produkti. Mums ir meitene, kura sūdzējās par to. Viņai gumijnieki. Tātad pirmais produkts, kas viņiem ir nepieciešams, ir gumijas zāle. Gumijas un zāle. Viņi tiek izmantoti kā pēļķē pārvarēšanas mehānismus. Jūs vienkārši ejiet pāri, jums kājas paliek sausas. Un, ja tomēr pēļķē, nu tā kā nav asfalts, bet ir dubļi, ja, ir tāda vajag svarīga lieta, kā nagla. Un tu izlec ar dubļiem, nu ir tāda problēma, ka kumpīši mēdz būt diezgan smagi ejot dubļiem. Nu jā, nagla, īči, jo ir dubļi. Jā, principā, tā kad izkalst, visi dubļi izkalst, jums ir vajadzīga nagla, lai visus dubļus izskrāpētu. Vienkārši kumpīši būs jauni, viss būs perfekts. Spīdes un laistīsies. Šajā komplektā mums vēl ir smurfu cepurīte. Kāpēc cepurīte? Līst lietas. Līst lietus. Pēc nerodas no zilgas. Tieši tā. Un cepurīte vienkārši aizsargā no lietus. Pilnīgi vienalga paliek par visu. Jums tā kā ir vairogs virs galvas. Visi super. Ultimate aizsardzība pret lietu. Dzīve paliek labāk. Bet tomēr, ja gadās nejauši iekrist pēļķītē un saslapināt. Arī gumijnieki nav līdz padusēm. Jā, gumijniekiem žēl nav līdz padusēm. Bet ja jūs saslapināt, tad jums ir iespēja paņemt fēnu un izžāvēt visas savas drēbes, kā studentiem pieklājas. Jūs vienkārši paslēties, viņam ir baci un viņš ir garš. Jūs vienkārši neesat. Tāda ekstra, kā viņi var pievienot 50. Hertzfekeri? Jā, nu, stekeriem, Eiropas stekeriem. Mēs varam piedāvāt vēl Eiropas pārvietotāju no 220 uz USB. Un tad, ja jums līdzi portīmēs dators, jūs varat pat ceļā. Un ne tikai USB, arī autors stekers, 12 volts stekers. Viss komplektā. Bet tik un tā. Pats svarīgākais šajā lietā, bez kura nevar izlikt, ir datorpelīte. Jūs jautāsiet, kāpēc datorpelīte? Kāds jāpēc datorpelīte? Jā. Iedomājieties, ka viņi ir vadā. Galā ir atcerība. Kā jau datoru ķēnīgi datorpelīte? Jā, kā to varētu izmantot? Pēc dziļuma pārbaudīšanai. Lai pēc iespējas mazāk ir jātērē elektrību un jāizniecina. Jūs vienkārši paņemat pelīti aiz vada, iemērcat iekšā, pastieties, ja vads paliek, jūs tā kā sāk liekties, tad tur ir dibēt. Un tad jūs pieliekat pie gumpīšiem, varat noteikt, cik dzīvei pēte un vai jums ir vērts iet cauri. Tikpat labi viņi var izmantot kā aksesuāru, kur piesiem pie biksēm, un tad viņi valkās līdzi un veidoja pilnīšus, kad iet cauri pēti. Tas ir bonus variants. Lai citi zinātu, ka tu biji pēti. Tieši tā. Un šis komplekts ir nenovērtējums. Šai meitenei, kuru sauc Vīta, viņš palīdzēja. Viens iespējams. Pētis viss ir pārrāds, kājas sausas, cepura galva sausa, Drēbītas sausas, pateicoties vērtēnam. Visi super. tikai pirmā vieta mums. Un šeit komplekts mēs jūsu. Šis komplekts būs jūsu par nieka 20